Tā, atlikušajās minūtēs. Tā, laikam tāda pēdējā mēneša aktuālākie notikumi, kas daudzus, kā saka, saviļņoja, bija tas, ka devās 2 misijas uz mēnesi, un tad viena no misijām bija Luna 25, ko realizēja Krievija. Tā numerācija bija turpināta no PSRS laikiem, kad bija numerācija sākās Luna 1, 2 un tā tālāk. Tie bija gan aparāti, kas lidoja uz mēnesi, apkārt mēnesim, nosēdās ar lunohodiem. Šoreiz misija nerealizējās tā kā plānots. Aparāts veica tā saucamo cieto nosēšanos, bet ir viens rezultāts. Uz mēnesi tagad ir jauns krāteris. Tas krāteris ir arī nofotografēts no orbītas, tā kā viss ir nodokumentēts, tikai nav ziņu, vai tam krāterim ir iedots oficiāls nosaukums. Tāds krāteris ir dažus metrus liels. Un ir cita misija, Chandrayaan 3, kur arī ir iegūts tāds tā kā dokumentāls pierādījums no orbītas, ir nofotografēts nolaižamais aparāts, kur veiksmīgi Indija realizēja to, ka netālu no Dienvidpola, tā teikt, Dienvidpola rajonā, izdevās nosēdināt zondi, un tur arī no tās zondes devās tāds neliels roverīts tālāk. Man papildus tāda tā kā informācija nav, bet tie, kuri interesējās, noteikti var to uzmeklēt, un pēc tam vēl visu, ko var skatīties. Tā. Tad par citām kosmiskām misijām šobrīd nerunāšu. Tagad, ko mēs kā tādi novērotāji tepat esam darījuši. Mums bija, protams, vasarā sudrabaino mākoņu sezona, jo debesis ir gaiša, bet ir tādas lietas kā sudrabainie mākoņi. Bija dažādos apstākļos, gan pilsētas apstākļos, gan ārpus. Te arī, pieņemsim, pat dziesmu svētku koncertu laikā Mežparka estrādē. Virs estrādes bija novērojami sudrabainie mākoņi, neskatoties uz lielo gaismas kontrastu. Tas netraucēja tos redzēt. Jūlijā bija vairākas nakts ar ļoti izteiktiem sudrabainiem mākoņiem. Šogad mēs, kā Latvijas astronomijas biedrība, tā teikt, atteicamies no idejas par sinhronu novērojumu veikšanu, un man jāsaka, ka šajā situācijā tad arī tā bija mazāk organizēti šie novērojumi un likās vairāk tā kā estētiskai baudai, pašu priekam, bet iespējams nākamgad tomēr jāsaorganizējās. Tā viena no lietām, kas atturēja mūs saorganizēties, bija tā, ka tādā iepriekšējā aptaujā diezgan maz atsaucās, kur izteica gatavību piedalīties vajadzīgā laikā un kvalitatīvi nofotografēt. Bet tagad attiecīgā WhatsApp grupa ir mazliet pieaugusi, un tur ir diezgan daudz dalībnieku arī no Kurzemes puses. Varbūt tiešām nākamgad jāmēģina vēlreiz tā teikt, veikt aptauju uzsaukums, jo tā interese būtu, tas interesantais gadījums būtu tad, ja ir novērotāji vairāku 10 kilometru attālumā. Tad veidojas tāds foršs stereo pāris, lai var arī noteikt labāk gan mākoņu ģeolokāciju, mākoņu augstumu, un tā var projicēt uz kartes un kaut kādus secinājumus var izdalīt. Te ir tāds svaigums, komēta, kas tika atklāta pirms nepilnu mēnešu un jau pēc dažām nedēļām arī pazudīs no mūsu skata. Un tad faktiski
Te ir tikai tādas retas iespējas, varbūt bijušas. Šobrīd ir viens ziņojums no Latvijas, Jānis Šatrauskis. Tas ir Burtnieku pusē, ir nofotografējis šo komētu Nišimura agri no rīta pirms saulēkta. Un jāsaka, ka tuvākajās dienās starpības starp saulēktu un komētas novērošanu ar vienu sarūk, jo komēta ir zemu austrumu pusē sanāk, bet ir noķerama, zvaigžņu lielums nav liels, ap 6 zvaigžņu lielumu. Tā te ir tāda interesanta animācija, ko tāds Mihaila Jēger ir iegūs. Tas arī, te var redzēt, kā tā aste, tas ir vienas nakts ietvaros. Es precīzi nezinu, cik stundu starpība, bet tā tīra forši. Tā izskatās. Nu, viņš tāds bija komentējis, ka 20 minūtes tas ir. 20 minūtes laika. Vai tas ir intervāls starp kadriem? Es domāju, ka es sapratu, ka garums. Es domāju, ekspozīcijas garums. Ne, ekspozīcijas garums, viņam nav tik liels. Ka visa klipa garums ir 20 jā, minūtes? Man tā likās, bet varbūt es kļūdu. Bet man šeit tas pārāk, jo tie izmēri tie ir fantastiski, vienkārši kas prāta, un turpat interesanti. Komēta pārvietojas ātri, bet vai tik ātri tiešām tā struktūras izmainās? Jā, tas ir labs jautājums, jā. Varbūt kādam ir papildus informācija. Tā. Nu, tad te ir, var sakot, sanāk tā komēta, iet tā smuki caur zodiaka zvaigznājiem. Bet, tas nespēlē pa labu tam, ka viņi būs ilgstoši un labi novērojami, jo kādā brīdī viņi kā saka, ļoti pietuvojas saulē, un mēs arī viņu nevarēsim novērot. Tā, lūk, Juris tieši arī kaut ko komentē. Es vēlos arī pateikt, ka Juris ir aktīvi iesaistījies asteroīdu okultāciju novērojumos. Jo, kā zināms, pagājušā gadā mums bija tāda liela gatavošanās, novērošana, pēc tam, man šķiet, es tagad to datumu neatceros, bet tas bija šī gada sākumā vai pagājušā gada pašās beigās bija asteroīds Virtus, veids vienu okultāciju un bija ļoti veiksmīgs novērojums. Tas bija pirmais dokumentētais novērojums. Un, lūk, pēdējā pusotra mēneša laikā ir divi novērojumi veikti. Tā, un es te esmu iekopējis informāciju, ar ko padalījies Juris, bija speciālā WhatsApp grupā. Te var redzēt vienu notikumu. Tā, tas bija asteroīds Berta 25. jūlijā. Nav Berta, tas ir viens asteroīds bez vārda ar vārdu 199 YV13 Berta, to es nenovērēju. Es kaut ko sajaucu. Jā, tā ir. Jā, labi, es neprecīzi. Jā, un okultācijas ilgums bija 0,9 sekundes. Un tad, te var sakot, var redzēt, ka tāds ass pīķītis uz leju, un ir, jā, tā kā tas ir izdevies. Un otrs būs YouTube video. Es laižu. Es ceru, ka jums redzams tāda vārga zvaigzne. Tā vārga šeit bija redzama, un tagad viņa ir pazudusi uz 8 laikam vai 9 sekundēm, un nekur ir atpakaļ. Tā, šeit es ar kursoru tā kā to rajonu iezīmēju. Tas ir nevis pašas bultas galā, bet vēl mazliet zemāk jāskatās. Ja? Tā kā apmēram vēl pusi no bultas uz leju. Tagad ir pazūd. Te ir, varbūt jūs var nokomentēt, ka tas bija diezgan zem pie horizonta un liels troksnis, bet ļoti veiksmīgi var novērot. Tad izskatās, ka mums tagad arī turpmāk kādi interesanti novērojumi veidosies.
Tā, un šo mums sauca, tagad, kā mums sauca, paskatīšos. Tas bija, vai šeit es arī kaut ko nepareizu? 808. Tas otrais ir pareizi, tas pirmais nav. Jā, ok, skaidrs. Tā, labi. Tā, un tad mums ir tāda WhatsApp grupa, Hyperbrea saucās, kur ir iespēja dalīties ar šādiem novērojumiem, iespaidiem. Ja kādam ir interese iesaistīties, saprotu, arī Jānis Šatrovskis minēja, ka viņam būs tagad, vai jau ir atbilstoši arī aprīkojums un mēģinās kaut ko tādu darīt. Tā kā tā kustība lēnām pieaug un jāsaka, ka šo te ideju šādas novērojumus veikt mums savulaik piešķīla Roberts. Tad arī Roberts ir, kā saka, veiksmīgi šo kustību iekustinājis. Tā. Un es skatos čatā, Juris ir iekupējis vēl pa iepriekšējo tēmu par komētu, ir atbilstoša saita ar informāciju. Tā, tad ejam tālāk. Šī gada augustā mums notika ikgadējais astronomijas seminārs Ērglis 2023, 35. pēc kārtas. Notika Andropenē, kas jau tika minēta arī saistībā ar laika prognozēm. Tad mums bija kā saka, dažādas aktivitātes, gan lekcijas, gan ekskursijas, spēles un projekti. Un kā pēc tam bija arī aptaujās atzīmēts, bija programma diezgan intensīva, varbūt pārlieku intensīva, un dažiem šķita, ka viss ok. Tā kā, var sakot, tāds pasākums gan ietvēra tādas tradicionālās lietas, gan bija arī kaut kādas jaunas aktivitātes. Tā, un tad bija gan var sakot, kaut kas jāizpēta, un bija arī laiks novērojumiem. Šeit pieņemsim tādu ilustrāciju, ka kvalitatīvi bija redzams gan piena ceļš, gan izdevās arī nofotografēt planētas. Tā kā tiešām debesis visas 3 nakts bija laba. Bija tā, ka pirmā nakts bija tā puslīdz ar mākoņiem mainīgiem, bet 2., 3. jau bija diezgan laba. Bija dažas tādas varbūt jaunas lietas, piemēram, bija tāds izdevums, kas bija pirms un pēc pasākumu iznāca, kur bija informācija par gatavošanos, par to, kā ir iepriekš bijis un pēc tam, kā mums gājis. Un tad bija arī vairākas komandas tradicionāli. Jāsaka, ka komandas uztvēra visu tā ļoti nopietni un centās tiešām sacensties, lai gan tas varbūt nebija tas galvenais mērķis, bet bija virkne aktivitātes, kurās tā kā varēja nopelnīt punktus. Piemēram, bija arī tāda jauna aktivitāte noķer viltus komētē Zastas, kur bija tā kā astronomijas viltus ziņas, tad bija astronomijas krustvārdu mīkla un teleskopu jaukšanas sacensības un projekti dažādi. Un izskatījās, ka komandas gribēja nopelnīt punktus visos projektos, nevis tā, ka skatīties, kur kā saka, ērtāk vai labāk. Bet tā kā bija tāda tā kā interese to darīt. Un mums ir šobrīd doma tāda, ka ir jāiesaistās jauniem spēkiem, kuri to visu organizē. Tāpēc šobrīd ir izsludināta pieteikšanās līdz 15. septembrim var aizrakstīt uz labat.lab.lv. Tie, kuri vēlas organizēt nākamā gada pasākums, un tad, kā saka, līdšanie organizatori netraucēs jaunām idejām attīstīties, un tad, pieņemsim, nākamā gada seminārs varētu būt ar kaut kādām novitātēm vai kā saka, ņemot vērā to, kāda, pieņemsim,
pašreizēji dalībnieku paaudzēji, kādas ir prioritātes, intereses, droši variet pieteikties un to visu darīt. Jo, kā saka, visam ir jāattīstās līdz laikam. Jo arī līdzinējo 3-5 gadu laikā jau tas seminārs ir dažādi transformējies. Un bija tādi vēl daži interesanti arī paliekoši materiāli pēc semināra. Piemēram, ir neliels video par to, kā novērot debesi. Ir astronomijas biedrības mājaslapā ir instrukcija par to, kā salikt un izjaukt Alcor teleskopu. Biedrības mājaslapā būs nopublicēta informācija par drošiem saules novērojumiem, kā tas ir jādara. Tā kā veidojas arī pamazām tā kā informatīvi un izglītojoši materiāli, kas ir un būs biedrības mājaslapā. Tajā pašā augustā, pirms dažām nedēļām, no Polijas pienāca laba ziņa par veiksmīgu startu Latvijas delegācijas sastāvu Starptautiskajā astronomijas astrofizikas olimpiādē. Olita Anastasija Zadorožnaja ieguva sudraba medaļu un bronzas medaļu ieguva Viesturus Streģis no RTU inženierzinātņu vidusskolas, bet, kas ir interesanti, viņš pats ir tieši arī no Andrupenes. Bet, diemžēl, tieši saistībā ar to, ka ērgļu seminārs notika vienlaikus ar Starptautisko olimpiādi, pašam Viesturam neiznāca piedalīties ērgļu seminārā, kurš notika, faktiski viņa dzimtajā pusē. Citreiz arī tā interesanti sagadās, kas iepriekš nav plānots. Tā, tagad ir jau pienācis brīdis, kad paskastēs jūs varat gaidīt, kad parādīsies izdevums Zvaigžņotā debes. Un tradicionāli ap gada laiku maiņu notiek arī Zvaigžņotās debesis numuru atvēršana. Tas ir kāda nedēļa vai 10 dienas pēc tam, ka numurs nonāca jūsu rokās, jūs varat izlasīt, izdomāt kādus jautājumus, uzdot jautājumus, un jums ir iespēja uzklausīt, ko saka autori, un varbūt arī diskutēt ar raksta autoriem, ja jūs vēlaties. Tā ir tiešsaistes sazvanīšanās. Tā kā aicinu 20. septembra vakarā pieslēgties šim zvanam un piedalīties pasākumā. Tad vēl runājot par Zvaigžņoto debesi, tas tāds žurnāls, kas nav varbūt nopērkams it visur. Piemēram, populārajos kioskos viņš tiešām nav nopērkams, jāskatās grāmatnīcās, bet visērtāk ir abonēt. Tā kā meklējiet Latvijas pasta abonēšanas vietni un tur bez jebkādām grūtībām viegli un ērti var abonēt sev uz mājām šo izdevumu. Latvijas astronomijas biedrība kopš šī gada aprīļa ir atvērusi pieeju virknē lekciju no astronomijas biedrības krājumiem, sanāksmi krājumiem. Šobrīd ir 45 video, vēl daži video gaidīja savu rindu un drīzumā tiks publicēti. Arī šīs dienas ieraksts tiks publicēts pēc zināma laika. Tā kā jūs varat sekot līdzi un varbūt, ja brīvā laikā nav ko īsti skatīties par televīziju vai ko citu, tad variet arī paklausīties kādas lekcijas. Tā, un ir WhatsApp grupas. Jau jums droši vien labi zināmas, ir tāds, viena WhatsApp grupa ir veltīta tieši debesu notikumiem, un otra ir raķetes un citi zvēri, kur var padiskutēt par kosmonautiku, par kādiem, pieņemsim, šodien bija par astronomijas jokiem, bija saites.
Tā kā laika pa laikam tas notiek. Vasaras laikā notika dažas pārmaiņas. Tad viena pārmaiņa tāda, ka grupa, kas sākotnēji saucās Debesis, novērojama alerta pieauga izmērā. Tad dalībnieku skaits no aptuveni 100 pieauga pāri pa 100. Šodien tas ir 164. Sākās zināmas neskaidrības par to, ko var, ko nevar un kas tiek tur sūtīts, vai tiek sūtīts smuki saulrieti un lietus mākoņi. Bet tāpēc, lai to precizētu, ir nomainīts arī nosaukums. Grupa saucās nevis Debesis novērojama alerta, bet Astro novērojama alerta, lai uzsvērtu tieši to, ar kādu misiju šī grupa tika izveidota. Šeit tieši šodien apskatoties, kas un kā tur ir, es secināju, ka grupa ir izveidota 18. gada oktobrī. Nākamā mēnesī grupai būs jau 5 gadi. Tā kā kaut kā laiks iet un interesanti viss virzās uz priekšu. Tā, nākamā sanāksme būs 4. oktobrī. Ilgonis Vilks stāstīs par interesantu personu, Robertu Vītolnieku. Jāsaka, ka arī Zvaigžņu debesī ir atbilstošs raksts. Ja jūs saņemsiet Zvaigžņu debesi, jūs varēsiet izlasīt par Robertu Vītolnieku, un jūs varēsiet arī klausīties Ilgoņa Vilka stāstījumu, uzdot jautājumus, var komentēt, ja jums kaut kas var personīgi zināms. Tā dažādas lietas. Nākamā reizē es pats nevarēšu piedalīties, sanāksmi vadīs Māris Krastīņš. Ceru, ka tehniski viss labi strādās, būs iespēja visiem pieslēgties un būs arī ieraksta funkcija, tā kā tas būs pēc mēneša. Tā, vai jums šobrīd ir kādi jautājumi, komentāri? Es skatos, te čatā bija kaut kas ir ienācis, kamēr es runāju, man nebija laika apskatīties. Tā, te ir jautājums par Japānas komētas zvaigžņu lielumu. Tas atsimot par to Hišimura ir runa. Tā, un te ir, jā, tas zvaigžņu lielums nebūs pārlieku liels, lai redzētu neapbruņot aci, jo jāņem vērā, ka komēta nav punktveida objekts, bet viņa ir nedaudz izplūdus, un līdz ar to tur ir zināms, tā kā robežas parādās. Jā. Tā, un šeit ir arī iekopēts grafiks. Tā, man ar šo jāsaka liels paldies par piedalīšanos. Es secinu, ka mazliet mēs esam iebraukuši ārpus plānotā laika. Citās reizēs mēs parasti cenšamies pabeigt 8:00, bet tā kā ilgāku laiku neesam tikušies, tad mēs labprāt varam kaut ko apspriest, bet būtībā tad es saku visiem paldies. Un saku uz redzēšanos.